Šodien mēs gatavosim saimnieču vainagu. Šeit ir saimnieču vainaga sagatave. Tā vēl ir jāapstrādā, bet šo mēs varēsim lietot gan galvā, gan arī kā skaistu dekoru. Saimniece šādus vainagus gatavoja uz Annas dienu, uz Jēkabiem, kad nopļauta pirmā labība. Lai izgatavotu šādu vainagu, ir vajadzīgas vārpas, kas ir notīrīti stiebriņi no kūlīša. Un ļoti labi, ja ir arī izmērcēti kātiņi, jo mēs pīsim un salmiņiem ir jābūt elastīgiem. Lai sāktu darbu, mums ir vajadzīgas vismaz 6 vārpiņas. Saliekam tās kopā un pārmetam pāri. Šādā veidā pīt var arī puķu vainagus pīnītē. Un ņemam atkal nākošo vārpu kūlīti, 3 vārpiņas, un pieliekam klāt. Un ir vajadzīgas tikai bīzes prīšanas prasmes. Jau mums ir 9 salmiņi un varam tos sapīt kopā. Bet katrā pinuma reizē mēs pievienojam vēl 3 vārpiņas. Lai tās būtu elastīgākas, drošāk ir pamērcēt kātiņus siltā ūdenī un pievienojam. Pārliekam atkal pāri un nākošajā pinuma vietā atkal pievienojam 3 vārpiņas. Pinam tā kā bīzi pa 3 un pamazām šī bīze kļūst tā kā biezāka, bet par to neuztraucamies, jo pēc kāda laika arī šis pinums kļūs plānāks, jo kātiņi mums beigsies pirmajām vārpiņām, ko esam iepinuši. Un atkal pārliekam pāri un veidojam vienkāršu bīzes pinumu. Bīzi mazliet pavelkam un pievienojam atkal 3 vārpiņas. Rokām jābūt gana stingrām. Senāk saimnieces stipras bija, pirksti veikli, rokas stipras un vārpu vainags tapa gana grezns un gana ātri, jo laika jau nebija daudz svētkus rīkot un pucēties, bet vārpu greznums bija ļoti svarīgs saimniecei. Kalpa meitas gan nemaz neuzdrošinājās šādus vainagus darināt un galvā likt. Puķu vainagus, jā, bet vārpu vainagi bija tikai pašu saimnieču rota. Bet mūsdienās jau mēs katra pati sev saimniece. Un katra sieva ir laba saimniece. Un šāds vainags iederas katrai sevi cienošai saimniecei. Un lūk, šādā veidā
Mēs turpinām veidot bizi. Pašā vasaras pilnbriedā, kad vārpas tikko novāktas, arī šie kātiņi ir elastīgāki un var arī ļoti daudz nemaz nemērkt. Bet šīs vārpiņas jau ir mazliet pastāvējušas un mērcēšanas process ir ļoti svarīgs. Lai glīti veidotos pinums, arī ik pa brītiņam to pastiepjam. Rokām jau gan diezgan stingrām jābūt. Diez vai tādam mazam bērnam šāds pinums padotos. Jo, lai vienādi grālpiņas sagultu, ik pēc brītiņa to pinumu vajag pastiept. Dziet, kā veidojās glīta pīnīte vainaga iekšpusē. Un šāds vainags ir skatāms no visām pusēm. Ļoti kupls un grezns vainags iznāk lietojot aukliņu, bet vainaga iekšpusīte nebūs tik skaista, jo tur būs redzama aukla. Bet mūsu vainags būs skatāms no visām pusēm. Stiepjam, lai vārpiņas vienādi izvietotos. Un atkal tik pievienojam. Katrā pinuma reizē tā kā, lai vārpiņas būtu uz augšu tajā vietiņā. Un pastiepjam. Pievienojam. Šeit mēs redzam, ka jau pirmās vārpiņu garums sāk beigties, bet mēs no tā nebaidamies. Vainags nepārtrūks, jo nāk atkal nākošās vārpiņas klāt ar savu garumu un tā pakāpeniski vainags veidojas uz priekšu. Ja kāds salma galiņš paliek ārpusē, no tā nebīstamies, jo pēc tam vainaga galiņus mēs aplīdzināsim un viss būs glīti. Pastiepjam, lai vārpiņas glīti izvietojas. Kam pāri, stingri pieturot. Tiem jābūt gana stipriem. Rīkšķīti pieturam ar otru roku pāri no lejas puses. Bet šeit no augšpuses ir tā vieta, kurā pievienojam vārpas. Lūk, šādā veidā veidojas pinums
ar bīzi un turpinam tā, līdz pinums ir tādā izmērā, ka aptver mūsu galvu. Tagad es parādīšu, kas notiek tad, kad esam pietiekami gāri nopinuši. Varam vēl turpināt pīt, jo vārpu vainags mēdz izstiepties. Un tad var arī šo te galvas izmēru variēt. Nosienam tātad vienā vietā, galiņus apgriežam. Un vēl ir ļoti svarīgi tātad šos te galiņus, kas mums nav iepinušies kārtīgi vainagā, tos aplīdzināt. Lai mūs nedurtos galvā, lai bīza būtu līdzena. Kad esam aplīdzinājuši, piemēram pie savas galvas, lai mums ir ērti, un turam kopā tajā vietā, kur vajadzētu sastiprināt. Tātad tas būs šādi. Un tad ņemam aukliņu un sasienam kopā. Vēlams apmest 2 reizes. Ja gadījumā pēc tam vainags izslīd un kļūst par lielu, tad varam pārsiet, jo ir nosieta tā vieta, kur ir beidzies pinums, un atsevišķi sieta tā vieta, kas ir atbilstoša galvas izmēram. Šāds te vārpu vainags var kalpot gana ilgi, gan svētku reizēs, gan arī kā skaists mājas dekors. Aplīdzinām. Un šādā veidā pinot, vārpiņas ir tā kā pinuma augšpusītē, un tā arī liekam galvā, lai veidojas skaists kronis. Sievas šādu vainagu liek virs lakata, virs aubes un var doties ciemos.